Labdien, Normons Ozoliņš. Ir viens video, ko es gribētu ierakstīt un pastāstīt sapni tātad šajā video. Pagājuši naktī es sapņoju tā kā es esmu mācītājs. Un es eju fotografēties ar saviem bijušiem draudzes locekļiem, kuri mani ir uzaicinājuši kā mācītāji. Es joprojām esmu mācītājs tajā sapnī. Un tagad viņi sastājās, un, kur mani noliks? Mācītāji parasti liek priekšā. Es tagad nostājos, un tikko mūs grib fotografēt, tā pēkšņi kaut kāda sega parādās, ko tie sastājušies cilvēki izritina. Viņi izritina kaut kādu segu, kas aptina viņus pašus, un primāri viņi grib mani ietīt tai segā, lai es tā kā būtu izolēts, tā kā atdalīts no viņiem, tā kā es nebūtu kopā ar viņiem, bet atsevišķi. Un viņi uztaisa no tās segas man tādu kā skafandru, tādu, lai es būtu gan mācītājs, bet es tā kā, neesmu ar viņiem, bet tā kā izolēts no viņiem. Un viņi ne tikai mani izolē, bet viņi arī viens otru izolē. Viņi tā kā sapintai sagā viens otru. Un man paliek tāds tunelis, tāds ietīts tādā segā, tāds viscaur. Bet, tas skats ir atvērts, bet, es tur apkārt nevienu neredzu. Es esmu izolēts, jo viņi man izolējuši ir. Un viņi paši sevi ir sapinuši tajā segā, ar ko viņi mani gribēja izolēt. Tā sega ir liela. Un beigās tur nevar saprast neko. Tur ir tāds bardaks tai grupā, kad neko nevar nofotografēt. Visi ir izolēti. Visi ir sapīti. Un sākumā es domāju, tas arī viss tas sapnis. Un es saprotu, ka nekāda fotografija neiznāks kopīgā. Un es sākumā domāju, nē, to jau neteikšu, bet redziet, mums bija lūkšanas šodien ar vienu brīnišķīgu brāli, un tā lūkšanas laikā es saņēmu to, nē, tev tas ir jāstāst, jo tas kaut ko nozīmē. Un tas nozīmē to, kā kristietība Latvijā ir sapīta. Reliģijas segā. Es jau kādreiz stāstīju par apklāju, ko uzmet, tie reliģiskie darboņi, lai cilvēki nevarētu piedzīvot Dievu. Tas apseks, tas reliģiskais apseks viņiem to traucē. Un līdzīgi kristietība, Dievs ar to parāda, ir sapīta. Reliģijas segā, viņa nav brīva. Viņa ir saistīta. Tur nekāda bija kopaina nesanāk. Redz, Dievs redz kopainu. Un Bībelē rakstīts 2. korintiešiem 3. nodaļa. Rakstīts tā, līdz šai dienai, kad lasa Mūzu, apseks paliek izklāts pār viņu sirdīm. Tātad pār sirdīm ir kaut kāds apseks. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tātad segas nav pie tā kunga. Bet redziet, kur ir tā reliģija, tie noteikumi, bauslība. Tātad reliģija, tas nozīmē bauslība. Dari tā, tad to, un tā Dievs ar tevi būs apmierināts. Un tā tu būsi paradīzē. Un tā tu būsi glābts. Dari to. Un sāks tie uzskaitījumi. Bet redzi, tad, kad mēs patiešām pie tā kunga atgriežamies, tad nav vairs segas nekādas. Un ja nav segas, tad nav arī sadalītības kristiešu starpā, vai ne? Un kas to dara? To dara tā kunga gars, jo tālāk te rakstīts, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Mēs visi atsektām sejām Dieva godību redzēdam kā spogulī.
topam pārvērsti viņa līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tas ir Dieva vārds. Mēs visi ar atsektām sejām. Ja mums ir tā sega, tā sadala mūs savā starpā. Un tā liedz Dieva godībai atnākt. Viņa nenāk, Dieva godība nenāk. Nav atmodas. Nav. Dievs nevar tevi nofotografēt. Nav tā kopaina, nav kopbilde. Nav, tas skats ir briesmīgs. Un redzi, mēs netiekam pārvērsti līdz ar to, ja nav tā Dieva godība. Mēs to neredzam. Mums tas ir, tā sega neļauj to redzēt. Saproti? Tur ir tas. Viņi man baigi gribēja izolēt. Es biju visvairāk izolēts. Man dažreiz cilvēki pārmet, ka es pašizolējos, tā kā Covidā. Pašizolācija. Es eju pašizolācijā. Bet es neesmu pašizolējies. Tas nav no manis, tas nāk no jums. Jūs man esat izolējuši. Jā. Jūs negribat man redzēt. Un tur bija interesanti, es saprotu, viņi gan, viņiem nekas neatlika, kā man joprojām uzskatīt pa mācītāju. Bet viņi negribēja būt kopā ar mani. Viņi gribēja mani izolēt. Tie bija visi tie, ar kuriem es kādreiz esmu bijis kopā. Ne tikai luterāņi, bet visi tie brāļi un māsas, kristieši. Es biju viņu izolēts. Viņu izolācijā. Jā, viņi gan paturēja man tai ierindā, bet tā, lai es būtu izolēts no viņiem. Un viņi paši bija izolēti savā starpā. Ar to segu reliģijas. Un nevar redzēt to Dievu godību. Jukas tur ir pilnīgs sviests tur ir. Tāda ir mūsu Latvijas kristietība. Sapīta, važās, reliģijas, segā, iepīta, iepinusies. Neko nevar saprast vairs. Stīva, nekustīga, nenoteikta, nepārredzama, sadalīta, sapīta. Un viņa pati sevi ir sapinusi. Neviens tur viņu cits nepina. Ne Dievs, ne vēlns, nav pinis neko. Viņi paši sevi ir iepinuši. Un tas ir tas ienaidnieka plāns, draugi. Kā viņš to grib darīt, un tas viņam izdodas. Bet, protams jau, ka jūs tam nepiekrītat. Protams jau, ka jums ir cits viedoklis. Bet, zini, tas ir Dieva viedoklis. Tas, ko es jums tagad saku. Un jums var būt vēl 10 viedokļi, bet Dievam ir viedoklis, un tas ir vārds, redzi. Šis vārds, ko es tam nolasīju no 2. korintieša. Kad tu beidzot nometīsi savu apsegu reliģisko, kas tev traucē, kas tev sapina, kas tev sadala, atdala, lai tu piedzīvotu Dievu godību, jo tieši tamdēļ tu to nevar piedzīvot, draugs. Tieši tamdēļ. Labi, es to esmu darījis zinām atkal. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī. Vislabāk!